Un tā, mēs esam pie nākošā ūdenskrituma, kas ir Igaunijas pats populārākais ūdenskritums. Man grūti iedomāties cilvēku, kas viņu nav redzējis. Tas ir Kēlas ūdenskritums. Un sāksim jau no tā, ka padomu laikā viņš bija iekļauts padomu Igaunijas apceļošanas, jeb apskates maršrutos. Tas bija padomu laikā. Latvijas iedzīvotājs, es domāju, viņu redzējis katrs, jo taisni pie šī ūdenskrituma tika filmēta filma par Velna kalpiem, kur kaut kur tur. Droši vien apmēram pašreizajā attēla centrā ērmanītis noķēra zivi, un tas vēlāk kāvās ar Zviedru karavīriem. Tā ir šī epizode. Vēl ūdenskritums ir slavens ar to, ka visur es pieminu visos ceļošanas apraktos minēts ūdenstūris Sašas Siņicins. Sašas Siņicins centās pavasarī nobraukt uz šo ūdenskritumu, kaut kur atkal pašreizajā attēla centrā. Tur zem ūdenskrituma tās galvenās traumas, zem pārkares, atrodas bedre 2x2 metri. Ja tajā bedrē trāpa iekšā ar laivu, tad tu tiec izsviests ārā tā kā tāds pludiņš, un es veiksmīgi pārvarēju šo ūdenskritumu. Ja tev tas neizdodas, tu trāpi uz kantīti un tev ir lausta kāja. Tā arī gadījās ūdensturistam Sašam Siņicinam. Viņš tur lauza kāju un tālāk viņa ceļš veda uz Kēlas slimnīcu. Un te ir vēl kadri ūdenskritumā. Tātad ūdenskrituma vidējais augstums ir 5,7 metri. Jo ūdenskritums ir nedaudz slīps, vienā pusē viņš 5,5 metru augsts, tas ir tanī pusē, kas uz laikā ir filmēta. Un ja mēs nobrauksim uz šo pusi, augstums palielinās līdz 6 metriem. Atrodas uz Kēlas. Kēla savu sākumu, tāda Kēla ir upe, kuras sākums meklējams Pandevers augstienē. Tas ir tanī augstienē, kur mēs braucām Igaunijas dabas lielo loku, kur ir Igaunijas vairākuma avotu sākums un arī no kuras sākas lielākā daļa no Igaunijas upēm. Kā redzams, Kēla pašlaik ir ūdeņiem bagāta, skaista. Šeit jau līdz manīm nokļūst šļakatas no upes. Domāju, jūs visi ļoti labi dzirdat ūdenskrituma šalkoņu, kas droši vien nomāc manu balsi. Bet tas viss, es domāju, piederās tikai pie lietas. Tā šī Kēlas upe. Ja mēs tagad braucam uz leju, vēl apmēram 1,7 kilometri, un tad mēs nokļūstam pie viņas ietekas Baltijas jūrā. Skaistā ēka labajā pusē ir grāfa Berkendorfu muiža, tapusi 1830. gados. Šeit ir viesojies Krievijas cars Nikolais I, kā tāds goda viesis. Bet pats grāfs Berkendorfs šo te visu apkārtni, tās ieskaitot arī Kēlas ūdenskritumu, ir nopircis par 65 000 rubļu. Ja pavisam precīzi 65 000 hektāru par 65 000 rubļu. Un vēlreiz paskatāmies uz ūdenskritumu. Droši vien šī vietā arī savu reportāžu beigšu. Tur ir tāds augšā kreisajā malā gāžas ūdens, kas ir nozagts ūdenskritumam, jo tur ir derivācijas kanāls. Derivācijas kanāls, tas ir speciāli notiek novadīts ūdens pa šo kanālu uz ūdens dzirnavām, kas tur atrodas. Viņās var ievietot da jebko. Kaut vai elektrisko turbīnu, kaut vai kaut kādas tur uzpariktas miltu malšanai, kaut kāds pārvads un tā tālāk. Tā, kā vienmēr ceru, ka bija interesanti. Kaut arī ūdenskritumi, es domāju, esat nevienu reizi redzējuši, bet varbūt es pieņemu, ka kaut ko jaunu uzzinājāt. Līdz nākošai reizei!